Nu, ko mums 18. tēma? Naudas fails. Budžeta fails. Mhm. Un vispār daudz lēms vārdienā visiem mandiem šodien. Jā, 3800 andīra. Apraksts radio, tas galīgi neatbilst man. Nu, es naturāli nejūtos tā, kā tas tika aprakstīts ar dieniņās. Bet, nu, nē, nu, kas tur ķipā, tur neusticīgs, tur bruņču mednieks un kas tur vēl šo un ilgi neatcerās slikti un tā tam līdzīgi. Es ilgi atceros slikti. Par kaut ko pilnīgi citu. Galīgi garām. Ne mūsu andi. Nu, varbūt ir kaut kur tāds, jā, kas ir radījis priekšstatu pa visiem, bet jā. Es šodien atkal hip-hop formā, ne tāpēc, ka tāda tēma vienkārši pēc treniņa, piedodiet, nepārģēros. Yes, my stinky little friend. Par to mēs tad nerunāsim. Jā, failiņš, ko mēs vienkārši padalīsimies, vienkārši pat taisno no savas dzīves, vienkārši tādu piemēriņu iedosim, un tā viņš izskatās. Elementārais Excels, paši uzģenerējām, uzradījām, nekā sarežģīta. Nu, sākās, protams, vienkāršāk un ar laiku parādījās detalizētas vēlmes. Un šeit, jā, tad arī tīri automātiski daudz, kas tiek aprēķināts. Teiksim, bērnu nauda, kur ir tur ierakstīt paši. Ienākums kreisajā augšējā stūrī. Tas nav ienākums, tas ir uz saimniecību jau teiksim, to esi man iedevis izsaimniekot viņu. Bet tas ir ienākums. Nē, ienākums ir vairāk, tāpēc, ka tev tur vēl bija citas lietas, ko tu... Labi, bet jebkurā gadījumā tas ir... Jā, tas ir viena daļa no ienākuma. Tas ir tas, ar ko tu rēķinies kā ikdienas un mēneša izdevumiem. Tieši izdevumi. Un mēs tādus izdevumus pa koloniņām salikām, nu kā mēs viņus pagaidām, kā mums pašiem pat prasījās. Pa kategorijām. Jā, un tas ir viss, kas iziet ārā. Šeit viss iet ārā, te nenāk iekšā, te iet ārā. Iekšā ienāk tikai augšā tie divi cipari un vēl, teiksim, ja kaut kas papildus vajadzīgs. Tad... Tas ir tavs failiņš jau ir. Tas ir tavs failiņš, kur tev ienāk, tev tur ir Jā. Es baigi nesaku. Jā, nu, bet tieši mēs tagad varēsim skaitīt, un šodien bija kolosāli arī no rīta ar... No mūsu pašizaugsmes grupas mēs kopā viens ar Ilzi. Ilzei ļoti kolosāli viņa arī filmēja, padalījās ar savu apgreidoto failu. Un šeit zem šī video, ja jūs gribat, varat apskatīties to video, un jums tas failiņš interesēs, tad tālāk varēsiet uzrakstīt Ilzi arī šeit ar mūsu, arī šeit šo 60 dienu izaicinājumu, bet, atkal to ciklu grupā ir šeit starp mums, un varat viņai uzdot, lai viņi, paprasīt, lai viņam iedotu šo failiņu. Mēs jau arī šo paraudziņu varam iemest, varbūt tas nodara vienkāršāk. Tur jau mēs arī iedevām, tur viss jau notika. Kur tu iedevi? Jā, pašizaugsmes grupiņā viss jau notika, jā. Cits mēs jau šeit tagad. Jā, un šeit mēs arī, tāpēc es saku, zem šī video, jūs redzēsiet arī gan, šeit pie materiāliem. Šeit ir arī Ilzas arī ieraksts, links būs, jā, tā kā paskatieties, pajūtiet, ideja kāda, katram pārim pašam noteikti jums būs kaut kas savs, bet pamat doma, piefiksēt, kas ienāk arī, tas ir atsevišķi, tur, jā, var paši padomāt, paskatīties, paeksperimentēt, un kas iziet, cik iziet, kur iziet, kāpēc. Šīs fails kāpēc radās? Tas bija. Man tāds kreņķis bija, kad vienu dienu man Andris paprasa, kur visa nauda palika. Es nevaru atbildēt. Man bija šausmīgi neērti, jo es zinu, ka nav nekas lieki tērēts, bet es īsti pateikt, kur viņi ir aizgājusi, arī nevaru. Un tad es domāju, viss, lai man nebūtu šitā jāmulst, tad es vienkārši uztaisīšu failiņu un sākšu fiksēt visu, kur mums kas aiziet. Vienkārši, lai mēs redzētu. Un, manuprāt, ļoti forši ir iznācis. Jā, tā kā mēs uziesim cauri kā piemērs, jūs redzēsiet, kā strādāt. Viņš ir uztaisījis, šeit ir ārkārtīgi vienkārša sistēma tieši uz izdevumiem, lai saprastu tieši kur, cik daudz aiziet. Un pēc tam paši varat, pēc tam rodas sarunas, pārunas, vai ne? Kā tev liekas? Kur tur nopirkām to. Jā, tieši, kad mēnesis iet uz beigām, tad, protams, naudiņas ir tik, cik ir palikušas, ja nav vēl kaut kas ienācis speciāli papildus. Tad arī sākam skatīties kur mums šomēnes bija kaut kāda ekstra ārpus tēriņi. Ja tādi tēriņi ir bijuši, skatāmies, varbūt nākamēnes mēs varam bez viņiem iztikt. Ja? Vienmēr jau būs kaut kas neplānotais. Mašīna brauc pēkšņi, uzbrauc uz asuma riepu pārduru, loģiski tas taču ir neplānotais. Bet priekš mašīnas un remontiem jau arī ir laicīgi jāatliek naudiņas, jo
ir taču plānotās lietas. Tu zini, ka eļļa būs jāmaina, tu zini, ka kaut kad tās riepas būs jāmaina, tu zini, ka kaut kad būs kaut kas, kad ir jābrauc uz to servisu, un tāpēc ir labi, ka tev priekš mašīnas jau ir atlikts. Šeit ļoti labi strādā tas konvertiņu princips. Katru mēnesi tev ienāk naudiņa, un tu kaut kādu procentuālo daļu no tā noliec nost. Jā, arī tā krēma bulciņa. Cik viņas maksā, es nezinu. Arī tā krēma bulciņas ar 70 centiem vismaz. Bet 3 eiro. Nu, labi, 60, jā. Jā, bet ideja kā tā. Oi. Nu, 70 centi, jā. Turpin, es te vienkārši papildināšu šo filiņu. Nu, tad, protams, šādā te veidā sadalot pa konvertiņiem un pa vajadzībām ienākošo naudiņu, tad uzreiz var cerēt kaut ko atlikt un saglabāt. Jo, personīgi, kā es daru, tad, kad es šo naudiņu saņemu savu algu un visu ienākumu, es cenšos kaut ko no tā uzreiz nolikt nost uz kontu, kur es ceru neaiztikt nekad. Vai, kad tiešām ir tas trakais brīdis. Redz, mums arī vienreiz tāda situācija bija. Es gandrīz visu gadu vairākos dažādos kontiņos liku tādas naudiņas, kas mums atnāca, un tad tagad rudenī bija situācija, ka, bija pašvaki, ilgi gaidītās izmaiņas darbā neatnesa izmaiņas algā. Diemžēl, kā rezultātā, un, protams, ar visu būvniecību mums sanāca iebraukt smagos mīnusos, jo pašreiz tas maksājums ir diezgan liels. Un mēs jau bijām cerējuši, ka mēs būsim savā jaunajā mājvietā un dzīvokli varēsim izīrēt, kas varētu palīdzēt diezgan nopietni jau to ikmēneša maksājumu atvieglot. Bet tas nebija. Un tad tagad sākās situācija, kad sāka pietrūkt. Tad labi, ka man bija tāda rezervīta. Man no tās rezervītas bija, kur paņemt, lai izlīdzinātu šo. Tagad ir uzradušies visādi projektiņi, kas atkal palīdz to izlīdzināt. Un kaut kādu brīdi var uzelpot mierīgāk, bet tajā pašā laikā ir vērtīgi mācības stundas saprot, tad ir vajadzīgs vēl tas spilvens, jo būvniecības sākumā man bija tīri spilventiņš, bet papildus visādas lietas nāca, kas nebija plānots, nebija ierēķināts arī no hipotēkas puses, un rezultātā sanāk, kad viss spilvens un vēl visādas lietas ir iztērēts, tāpēc ir labi paskatīties un pasakot līdzi savai būvniecībai visas lietas, ko es, saistībā ar banku biju, kur es esmu pircis, es arī esmu atrakstījis. Man ir arī čekiņi tur sakrāti, ko es esmu pircis, un kur ir skaidrāk kaut kas maksāts, kur ir kaut kas maksāts ar pārskaitījumu, tad tas viss ir piefiksēts, un tad daudz maz, principā, līdz centam varēja vienā brīdī visam izsekot. Tagad es neesmu vadījis kaut kāds 2 mēnešus, un praktiski tur arī tur visa nauda, tik cik bija iedot no bankas puses, beidzās. Un sākās savas naudas likšana iekšā, lai vispār kaut ko varētu izdarīt, vai pat vēl pāri, aizņemoties no radiniekiem. Tā kā, ir šajā failiņā ir spēks, un labi, ka viņš ir, tad attiecīgi tad var savilkt kopā. Un tikmēr par Inesi jau ir salikusi kopā mazu paraudziņu, kur kas kā aiziet, un visa burvība ir tajā, ka tad, kad savadam šos te datus, pa datumiņiem viss kā vajag, tad viņš automātiski uzreiz aprēķina to tēriņu un atņem no atlikuma augšējā labajā stūrī. Un tad tu uzreiz redzi, cik tev ir palikusi nauda. Un, protams, jo vairāk tie ieraksti ir, jo vairāk tur nāk nost, nezinu, tur mašīnas remonts, eļļas maiņa ieraksta, tūlītās kā reiz būs, cik tur 150 eiro par eļļas maiņu mašīnai. Jā, es parādīšu kā citu dienu. Vienkārši, tas tā, katrs dara savu, un vienkārši tas, ka būtu jāsāk vienkārši piefiksēt, tas jau būtu pirmais solis. Kā un ko un nav obligāti tik detalizēti, jo mums vienā brīdī aizgāja arī pārāk detalizēti, ka principā viss čeks tika ievadīts. Bet tad es teicu, pārtikas tieši konkrēti. Bet es teicu, priekš kam tu to dari, ievadi pārtika tik un viss man nav vajadzīgs. Jā, šī gadījumā mums pārtika, bet tas ir tiešām pārtika, tas nav kaut kāds tur... tas ir pamata vajadzība ēšana. Tas ir ēdiens, tad tev jau ir, Saldumi un viss, bez kā var iztikt, ir atsevišķā kategorijā. Teiksim, bulciņas, katru dienas tādas nevajag ēst, bet ir cits reizīts, ka vajag gribās iepriecināt vienam otru, un kā vēl labāk iepriecināt kā ar cukuru. Labāk ar ananāsu, ko sagriezām. Kas arī ir cukurs. Augļu cukurs, bet tomēr. Cits, lūk. Bet viņš skaitītos pie pārtikas vai pie saldumiem? Pie pārtikas. Redz, bet viņš tomēr ir kā snacks.
Nu, jā, bet šitas ir neveselīgi. Saldumi un sneki neveselīgi, bez kuriem tiešām var iztikt. Nu, tiešām var iztikt. Bez ananāsa viņš tomēr vērtīgāks ir, jā. Bet, Dārgā, esmu satriekts. Kā var iztikt bez eklēra? jā, var iztikt bez eklēra. Nu, Nu, jā, mēs varam. ir reizes, kad var, ir reizes, kad Mēs varam, tiešām. Tas jau ir. nevar zināt. Tā, un jā, mēs redzam, kā ir pamainījies. Nu, te nav, nu, tas ir tāds basics pamats tāds, nu, kas te rakstiet nākamo sarežģīts. datumu, var, jā. Mēs mums failiņu iedodam tukšu šādu, kur jūs varat paspēlēties paši, tur viss automātiski jau strādā. Sarēķina, jā. Ja tur es parādīšu. Tā esat kā vien pašiem patīk. Šitas ir garš, bet, ja vajag, tur var padzēst, bet reku tās summas galā katrā kolonā var redzēt. Ja, tagad, kad pārtika aizgājuši, bet par 1,55, tur snekos tas, un tas ir tāds kopsilkums. Un šis cipars mums ļoti interesē katru mēnesi, tieši šī daļa, jo tur bija viena brīdi līdz 200 eiro, mēs domājam nopietni. Visur, kas tur bija, jā, tur kaut kādi čipsi, kolas, un, nu, ne tikai tādi, kaut kādi. Tur kūpas, kas vēl, jā. Uz ārprāts, kā mēs šitām, pēc tam bērniem arī paši skatās līdzi lieliem, viņi to. Nu jā, un tad vienā no ģimenes sapulcēm mēs parādījām, jau šitā nevar. Nu jā, un tad viņi redz. Un tad tagad mums ir, principā, samazinājies, nu, vidēji, nu, cik, nu. Es nezinu, tur 30 eiro varbūt tas nekas jā, ļoti ir krities, jo nav pat vairs, nu, mēs arī veselīgāk mēģinam dzīvot, un ja par to pārtiku pirms tam, kāpēc es viņu dalīju, no čeka pilnīgi katru rakstīju, un īstenībā tur bija forši paskatīties arī, cik daudz un precīzi, ko mēs ēdam. Un tas bija tāds tā kā, wow, redz, kā mēs tur vairāk tur to vai to vai to, un, teiksim, to variāciju, cik mēs dažādojam pārtiku kā tādu. Un tas ir, to var eksperimentu nolūkam, un visu pietiek, un tagad mēs tā kā, ok, nē, nu vairs nevajag tā kā, un jā, tagad mums tur Rīmī, tur Lidlus, tur Maksimā, vai Tirgus, vai Iecēni. Nu jā, Iecēni jau Gaļiņa. reti, tas baigi dārgs pasākums ir. Nē, nu dārgs, tad garšīgi, bet dārgi. Starp citu par dārgi ir viena atsevišķa tēma, bet to mēs tad necelsim, bet nezinu, vai mēs to kopā celsim. Dārgi mums ir tad, kad attiecīgi par to, pēc ko mēs pelnam. Nu tā, cik mums ir ienākuma līmenis. Tāpēc nāk dārgi, bet īstenībā. Ne, nu labi, ja tev nāk, redz, viņiem tie garšīgie, kas tā vistas puspārni. Nu jā. 12 eiro kilogramā. Nē, nu jā. Bet es varu nopirkt kilogramu puspārni pat 5 eiro. Nu, pats uztaisīt. Un pats uztaisīt, jā. Bet tādu pieredzi vajag, lai saprastu. Bet viņi ir garšīgi, un es vienkārši neesmu atkodis to recepti, kā tādu uztaisīt. Nu, tas ir problēmas. Tad jau var. Tad var, bet, nu, regulāri es neredzu, teiksim, tā nav mana gluži komforta zona, tādu tik dārgu pirkt, ja es zinu, ka es tiešām varu ritīgi lētāk dabūt uztaisīt tāds. Nu, tad ir skaidrs, jā, zem pārtikas mēs liekam vienkārši atšifrējam, no kurienes tas nāk, kaut kāda vieta, no kurienes mēs to pērkam, bet tiešām pārtika, ja čekā ir arī kāda nepārtikas preci, tad mēs viņu pārmetam, tad ir citi ģimenes pirkumi. Tur var būt kuras švamītes, papīrdvieļi, tots, papīrs, tur arī. Šeit mēs liekam arī manu randim drēbes, nu vai kaut kādi tādas lietas, kas mums ir arī sev. Un bērniem viss iet šeit bērniem, jā. Māma tētis liek pie citi ģimenes pirkumi. Nu pagaidām. Varbūt, ka viņi atsevišķi būs jāizceļ, bet šeit mēs viņi mums uzrādās. Un bērniem tad viss, kas saistīts ar viņu lietām, arī skolas nauda te papildus, un kas ir papildus mēnesis, ar viņu pulciņu, viņu lietiņas priekš viņiem, kad tiek nopirts kaut kādas drēbītes, vēl kaut kas, nu, visu, ko viņiem vajag, tas mēs redzam, tas ir aizgājis bērniem, tad beigās skatāmies mēnesi, jā, nu, redz, bērni, tas ir uzreiz papildus tāds vesels seksī mājās ienāk, un tas tur diezgan daudz aiziet, jā. Veselībai tur arī viss kaut kas, viens no tiem biežākais ir memory water, mēs pasūtam 20 litrus, 20 gandrīz, jā. Dzeramo Epsom sālītes, jā, tas tā. Nu, kādreiz kāda izklaide, nav tā, ka katru mēnesi, jā, pie tā mēs varbūt grēkojam, bet, nu, šobrīd, nu, mēģinam to budžetu optimizēt, jo šobrīd, sakam, mēs to kredītu sapratīsim, kas, kur, kā un visi ienākumi izdevumi. Jā, bet, nu, pieņemsim tur Kīnā, nu, pieņemsim tur 50, jā, tas ir tā. Varbūt, kad vairāk īstenībā ar visiem snekiem aiziet, vai ne? Ja visi mēs ejam, visi 50. Tas iet pie sneka. Jā. Nē, tas norakstās tomēr pie izklaide, pie pieder tam, ja mēs ejam uz Kīnu, tad ir popkorns un tas ir tad tur būs tā summiņa, jā. Tur mašīnām ir parasti tā, ka mēs it kā, ja nav nekas jādara, ja nav remonts, ja nav apdrošināšanas vai apskates. Tāpat vienkārši fiksēt summiņu. 100 eiro uz mašīnu mēnesī. Nu, labi, šobrīd viss mums tas ir nogājis, tāpēc, ka mums, bet labi, mēs pēc atnāksim apakaļ. Vai būtībā mēs pieturamies, kad arī kad 100 eiro uz katru mašīnu. Nu, tā, kur maksājam, tad viss kaut kāds. Degvielas tur arī, jā, te degviela
nav pie tā 100 iekšmēneša, bet tas ir papildus Atsevišķi, jā. atsevišķi. Vienkārši kā uzraksts degviela, un tad tur, cik tur aiziet tie 100. Jā, nu pār 200 mēnesi aiziet uz abām mašīnām. 300 kaut Nu jā, tagad, kad tavs, jā. Jā, un tad ir maksājumi, kam ir kaut kādi komunālie, ja tur kaut kāds mobilais, elektrība, internets, nezinu, dzīvokļa drošināšana, vēl tur kaut kas. Ūdens, jā. Siltums. Atkritumi. Nu jā, tas ir kā kuram, jā, vai tas ir kopā un tā. Nu, lūk, un tad ir forši, jūs saprotat, tā, tad tas ir tā, jūs tā kā velkat to dzīvību velkat, vai tomēr jūs diezgan tā plaši tērējat, vai tomēr, un tad var daudz ko izsecināt, un tad, kad redz, un tad pēc tam saprot, un arī, kad jūs saprotat, kā nonāca tā saimniecības nauda, kā viņa tapusi, jā, kurš ko tur liek un tam līdzīgi. Nu, šajā gadījumā šito visu Andis dod. Tā ir visa Anda nauda. Nu, labi, tur bērnu nauda, kas sociālais ir, ja. No manas puses tur ir atsevišķi viena lieta, kas nāk tā kā eļļās, nu, eļu komandas tur nāk mums arī līdzekļi, bet mēs arī viņus izpērkam, nu, kas ir attiecīgi, tā būtu veselības atsevišķa sadaļa, kas tieši tiek pirkta tieši saistībā, kur mēs uzturam visu ģimenes veselību. Jā, kā uz suplementiem un eļļām un vēl visu kaut ko. Kalcijas, vitamīni. Nu, tur ļoti daudz visu kā. Kaut kas noderīgs. Nu, un vēl citas lietas, jā, tur tā kā. Bet, jā, Jota Feins arī ir šis te otrs vēl smagāks failiņš, ko Ilzīte ir uztaisījusi, un kur tev tiešām tu nevar pat no sevis vairs noslēpties, zinot, nodefinēt nolūkus un konkrēti līdz pēdējiem centam visu uzskaitot, jo tā ir disciplīna un tā ir tāda kārtība, ka tu saproti viss, kur aiziet viss, un arī, ka savstarpēji jums ir atklāts tas moments. Tad īstenībā interesanti, tad arī tas plāns, kā mums nopelnīt vairāk, vai arī kā mums menedžēt to visu, ko mēs vēl gribam, vai ko mēs neesam sev ļāvuši. Ja, pieņemsim, mums nav šeit tāda sadaļa kā randiņa, ja? Viņi varētu būt pīsklaides, ko mēs arī vēl liekas, ka mēs gājām uz kafenēm, mēs ar tevi, kad kaut kur ārpus mājas, mēs arī rakstījām šeit izdevumu. Pīsklaides, jā. Parasti, ja es tevi kaut kur vedu, es jau viņu tur nerakstīju. Nu, jā, es par viņu samaksu. Ja tas nav par šo, jā, bet redzi, bet tāpat laikā, es arī šodien pēc tā noklausīšanās arī jūtu, kad ir svarīgi tomēr kaut kā tiešām visu pašam, nu kam, ja vajag skaidrība, ja nevajag, tad nevajag. Bet nu kaut ko vest un ieraudzīt, tā kā vajag, lai būtu tāds, nu, ok, reku, mēs esam šeit, mūsu ikmēneša, Andis ir teicis, nu, kāds ir mūsu tas iztikas minimums, es tā, nu, vajam skatīties failu, ko tu ņemsi nost, nu, ko tu reāli ņemsi nost tagad, ja, nu, tur iztikas minimums, ja, kas ir tas, nu, pulciņus ņemt visiem nost, ja, vai tur, nu, vai tur kaut kādas, nu, ekstras, labi, nepirksim tādu ūdeni, ņemsim no krāna vai kaut kā tam līdzīgi, ne, ir momenti, kur vienkārši mēs skatāmies, ja, kas ir tas, ko var, kas ir tas, ko nevar. Viena mašīna pārdod palikt ar vienu, nu, īsti, Ar nesanāk. Divas mašīnas ir vienkārši obligāti, nu, ņemot vērā, ka Andis arī izmanto regulāri arī tagad, kad nav sezona, moču sezona, tad tiek lietota mašīna, kad ir moču sezona un labi apstākļi, tad var izmantot moci. Kas arī ir vēl viens bērniņš klāt, ja? Vēl divi. Un tas viss ir jāuztur, ja? Tā kā tas ir izmaksas. Un, nu, lūk, bet tā kā no šitā kautrēties nevar. Labi, bet tur es lai degvielu no savām naudiņām. Nu, teici, bet tavas naudiņas, jā, bet tas ir tas moments, kad ir jāsaprot, kas ir, vai tā pašam ir skaidrs, cik ir tavas naudiņas ir precīzi, cik aiziet, jā, un, nu, tas moments ir kā. Ja, galvenais pašiem jums sajusties ērti, un ka nav tā, ka tas spiediens, finansiālais spiediens, un no finansiālā spiediena rodas krīzes situācijas, stress, un, ja tas netiek izrunāts, un mums arī tādas situācijas bijis, es uz tā, kas izjūtu spiedienu brīžiem, ja, tāpēc, ka es redzu vēl citus izdevumus, kas nav šeit, bet es tā kā jūtu viņiem līdzi, un es viņus nesaprotu, kur un kā, un tad ir tāds, es pārdzīvoju par visu, vai visam viss pietiks, ja, kaut gan ir kā jau pietiek visam, ja, bet tas ir kā mūsu individuālās sarunas, kas mums ir jāveic savā starpā, kurus mēs arī veiksim noteikti, un šo lietu sakārtosim, un šo mēs galvenais varam rādīt bērniem, un mēs jau rādam, un viņi redz, un viņi jau saprot, ka tā nauda, ka vienkārši, tu tētis aizbrauc uz darbu, viņi atnāc naudu, hopā, mēs vēl tralēlēlēlē, nu visu notērēsim, ja, nu nē, nu, mēs redzam, kā tētis strādā ritīgi, un mums viņš jāatbalsta, tāpēc mums ir jāvienojas, lai tomēr mājās kaut kāda kārtība būtu, klausīšana, cieņa, vispārējais, jā, un kā šito visu izdarīt, lai tas būtu viegli, nevis vairs, nu, tā grūti, jā. Bet pie tā mēs arī strādājam, tāpēc strādājam pie jauniem finanšu ceļiem, lai tas vieglāk atnāktu, ja mēs kaut kādu savu, mums šitas arī nav mūsu absolūtais, nu, tāds limits, mums vajag vairāk, mēs jau pareiķinām, ka mums vajag vairāk, ar visiem vēl kur atlikt ceļojumiem, atlikt, saucamiem, drošības pilveni vēl, kur stabilāka, lielāka summa jāizaudzē, ja, un tur vēl, jā. Mans kontiņš un vispārējais.
Un tad paskatīties pēc tam, tāpat var paskatīties arī uz ienākumiem. Labi, tur es vienu tikai ierakstīju, bet es, respektīvi, tur ierakstiet, no kurienes jums nāk un kā jūs viņus sadalāt. Vai jūs pat zināt, cik viens un otrs pelna, vai jums tas ir svarīgs to parādīt vai nē. To jūs jūsu darīšana. Varbūt, ka nav svarīgi jums zināt. Nu, labi, tad nerādiet. Ar tev ir svarīgi zināt? Es pat nezinu. Nē, nu. Vai man līdz pēdējiem centam būtu tas svarīgi? Nu, nav īsti. Man ir svarīga šī man uzticamā daļa saprast, lai viņa būtu un lai es viņu komfortabli varu lietot. Ja man ir uzticēta saimniecība, tad man ir svarīgi, ka es arī varu pilnvērtīgi viņu lietot un nežmiegties, teiksim tā. Visu nodrošināt. Un, ja es redzu ikdienā, ja Andris ir pa to laiku darbā, es redzu visiem, ko kā vajag. Es redzu, es dzirdu, jā, tam vajag to, bet tiešām vajag. Nevis vienkārši, man sagribējās. Man tur sagribējās Roboksētos, kas tie tādi. Es tur tā, nē, tā neiet krastā, nē. Tad bez tā taču nevar iztikt, jā. Un tāpēc, tā, ka tas ir samērīgi un prātīgi visu tādā veidā. Tā kā mēs aicinām mīļiem, jūs, jā, paeksperimentēt, failiņš jums būs pielikts klāt, un pamēģiniet, kā jūs jūtaties, kad, kaut vai, kad jums, nezinu, kaut kādu datumu paņemiet, pat nevajag gaidīt, man liekas, pirmo datumu, tagad, kurš tur sanāk kaut kāds vai beigas, vienkārši piefiksēt kaut kādu izdevumu, kas tagad ir bijuši. Un, kad atnāk kaut kāda ienākumi pretī, vai tā ir algas diena, vai kaut kāds cits laiks, tad, paskatieties, un cik ir, vai vispār cik jums ir izdevumi kā tādi, kaut vai sākat ar to sākumā. Viena mēneša eksperimenti. Jā, un cik viņi ir vajadzīgi, nevajadzīgi, pēc tam bijuši pārspriest, pēc tam pāanalizēt ārkārtīgi interesanti, kur viņi ir aizgājis un cik daudz. Redzēt, kā mēs dzīvojam savā komfortā, vai tomēr nē, vai tomēr pāri jau kaut kā, ja, tad, ārkārtīgi interesanti visu paskatīties. Kas vēl pie šīs tēmas mums tās? Nekas te ir atliek, apsēties un sāk darīt, jā. Un tikko ir kaut kāda spriedze par to, ka nē, mēs tur nevaram to un to atļauties. Varbūt mēs uz doto brīdi neesam gatavi šeit atstāt tai vajadzībai naudu, bet paskatīties, ja tā vajadzība paliek tāda aktuālāka un paliek jau kā prioritāte, tad paskatīties, kur vairāk varu nopelnīt vai pa kādiem ceļiem vairāk var ienākt līdzekļi. Ja? Un tas nav tikai viens mistiskais nabaga virziens, standarta darbs, tas nav. Ir ļoti daudz. Strādāju 3. Jā, un arī, lai sevi nenokautu un veselība būtu arī veselība, tad arī skatīties tos alternatīvas, pie kā es arī strādāju šobrīd, arī vairāk alternatīvie virzieni, kas audzētu to mūsu minimumu, kad Andris varētu arī iet projām un atkal pievienoties arī tam saucamajam arī ģimenes biznesam, vienam virzienam, jo viņi vairāki, un vienkārši radīt šīs naudas plūsmas, kas ir, teiksim, viena plūsma kaut kādā brīdī nestrādā, strādā cita. Un nav tā, ka tu nekrīti apakšā. Tev nav jābūt, un tad mēs sarausim, tur tā kā jostas pieliksim. Nē, bet tā kā mūsu mērķis ir radīt to, lai visu laiku dažādas plūsmas viena otru papildina. Sezonāls, nesezonāls, populārs, nepopulārs, bet visu laiku kaut kur nāk kaut kas un viņus fiksē. Tādā veidā mēs neliekam savu griestus, mums tur tikai 3000 tur nāk un visi, jā, pieņemsim. Visi tie griezti un nekā, un tev visas savas vēlmes, vēl 5 cilvēki, visa attīstība, visa izglītība, viss tev jāiespieš 3000 mēnesī. Pieņemsim, jā. Un kur tu vienkārši smoc nost, tāpēc, ka, jā, bet atveraut vaļā, šeit viss, un tāpēc, ja mēs abi divi, varbūt arī būtu, jā, vairāk noteikti, ka būtu, ja mēs abi divi ietu, bet es izvēlējos tādu ceļu neiet, tādu klasisko, no tikiem līdz tikiem, es to sapratu ļoti tagad, es to parafraktēju šīs refleksijas, bet tā ideja tāda, kad ir kāds, kas arī paralēli domā, skatās, var, paskata, iesaka, tā kā, un kaut ko dara citādāk. Jā, tas paņēma gadus, bet es ticu beidzot, ka tas brīdis būs, un mēs būsim to izdarījuši. Un to vilni uzrāvuši, jo pēc tam bērniem būs krietni vieglāk un citādāk. Viņiem visa dzīve būs citādāk. Ne tā kā bija mums, bet kas nav slikti. Tagad tev aizies, tad es varēšu beidzot atpūst. Jā. 2 dienas atpūtīsies un pēc tam skries pie saviem augiem, skries pie sava dīķīša un uz mocīša. Dīvānā tur nesēdēs, tas ir skaidrs, jo tev jau pašam ir daudz intereses un hobiju un vaļasprieki un tad varēs dokumentēt, taisīt blogu, redziet, kā un būs miljoni skatījumi un pelnīs ar to naudu. Vienkārši tāpat.
Tikai Bet, jātaisa angliski, jo Latvijā tas nestrādā. tā kā angļu valodā ļoti labāk, tad es domāju, tur vispār nav par ko uztraukties. Tā kā vienīgi ņemat par labu, ja kaut kādi jautājumi sakarā par šo droši atkal jautājiet patiešo, nu, kā mācēsim, tad atbildēsim. Ja mēs diezgan atklāti, labi, mēs tagad tūlīt savu šī mēneša failu jums neuzlikām priekšā, nu, īsti nav pat vajadzības, lai galvu nesajaukt. Vienkārši pamat tās vietiņas salikām un lieciet, pamēģiniet, parakstiet, paeksperimentējiet, padalieties, kā ir gājis, patīk tā ideja, nepatīk, nodara, nenodara, ja? Un, ja kaut kādi vēl ieteikumi, vajag brauciet ciemos, ja mēs brauksim ciemos pie jums un skatīsimies kopā, ko varam līdzēt. Tā kā skaitam naudu, nauda milka viņu skaita.